Es domāju, ka katram ir sapnis aizbraukt uz Karību jūru, iespaidojoties no filmas Karību jūras pirāti. Un arī manai sievai tas arī bija viens no nepiepildītajiem sapņiem. No vietas, kur mēs dzīvojam, līdz Karību jūrai ir ļoti liels attālums. Bet bijām ar mieru arī pavadīt 20 stundas lidojumā. Tāpēc Līga vēra vaļā karti un skatījās, uz kuru no valstīm mēs varam aizbraukt, lai tiktu pie tās Karību jūras. Bija varianti braukt uz Kubu, uz Kolumbiju, Panamu, Kostariku, kā arī uz Meksiku. Izpētot dziļāk iekšējo valstu kultūru, izlēmām, ka dosimies uz Meksiku. Un šis video ir tieši par mūsu ceļojumu Meksikā. Lecam iekšā! Man vēl no mašīnas ir jāpaņem drons. Jā, braucam šodien mēs uz hoteli. Un tad īdien mēs braucam uz lidostu. No viss. Būsim atpakaļ pēc 7 dienām. No mājās, es domāju. Galvenais bērni iekšā, pots arī. Tātad attiecīgi bērnus mēs vedam pie Līgas māsas uz nedēļu. Skaties, gribu redzēt prikolu. Ņemot vērā, kad mēs braucam uz tālu valsti, tas cik man biezs smags ir. Vau, iztīrīts smags? Jā, pilnīgi tukšs smags. Man ir pilnīgi tukšs smags. Man iekšā ir tiesības. Tad te ir ID karte. Šitan man ir tukšs, te nekā nav. Un te man ir insurance numurs, ja gadījumā man piečakarēsies. Tad man ir vēl viena karte, kas ir ģipā Eiropas travel insurance. Bet kaut gan tas baigi nav vajadzīgs, bet labi, lai ir. Un 2 bankas kartes. Un monētu man nav. Un šeit iekšā ir tikai un vienīgi dolāri. Pilnīgi viss tukšs. Es negribu padirst, jo tāpēc, kad atceros, kā tajā reizē man bija Daini, kad mēs braucām, kad es ķipa padirstu smaku, bet beigās viņi atrada turpat tās enerģijas kastē. Un mēs tagad braucam krietni tālāk, tāpēc es negribu pazaudēt visus dokumentus. Kā ja gadījumā kaste man ir otras tiesības. Galvenais, lai tiesības ir. Galvenais, man ir otras tiesības, bet tu to nedzirdēji, ka man ir otras tiesības. Viss, maucam tagad uz Bostonu no Mansfieldas un tad tālāk uz hoteli. Un tad jau rīt no rīta ļoti agri maucam uz lidostu pašu. Heathrow lidostu. Tev ir rulēm. Nu re, bērni ir atdoti. Pulkstens mums ir tagad 6 vakarā, bez 15:06, un tad tagad mēs dodamies nepavisam tālu no Heathrow lidostas. Izrādās, ka rītdien mums ir diezgan ātri jābūt ir lidostā, jo tagad no Heathrow lidojam uz Dallas. Dallasā nosēžamies, un tad no Dallas jau tālāk uz Cancūnu. Es pareizi visu pateicu? Nezinu, ko tu teici, bet jā, laikam. 2,5 stundas līdz hotelim. Es nezinu kā tu, bet es esmu atbraucis. Es nezinu kā tu, bet es esmu pirkusis. Ok, labi, iesim iekšā. Paskatīsimies kāds hotels šoreiz, kāds numuriņš šoreiz, nevis hotels. Kaut gan kam tas nahrēn interesē. Bet es vienalga parādīšu, gribi tu vai negribi. Es nezinu, ko lai sejam iesāk. Es esmu ļoti piečakarīgs tieši viesnīcās. Ļoti, es nezinu, kāpēc. Protams, mums mājās ir katram savu kārtību un savus bardaks, bet tieši viesnīcās es tiešām ļoti piečakarējos tikai tāpēc, ka par to tiek maksāts. Un tāpēc es vienmēr tā, zinu, bez mazliet šitā te. Kas tas tāds? Jā, receptionā bijām. Pamanīju, kad reku šitan te arī pat redzi zirnekratī, ka tepat kaut kādi sūdi brīni dzīvo. Arī pat šeit. Ai, bet nu, Andi, kā tu beidzot beigsi piečakarēties. Bet nu tāds esam, ko padarīs. 40. numuriņš. Tas 38. Salver. Reku 40. Tais vaļā. Vai iekšā. Ātrāk. Līga gribēja iet 38. numuriņā. Tā, nu ko? Kā tur tas Zubарevs teica? Распаковка нахуй. Слушайте, распаковка нахуй. Но в этот раз какая-то шляпа. Pirmais, kas krīt acīs, ir šitas seksa uzparikte. Šeit var apsēsties,
apsēsties, vīrietis paguļās apakšā. Jā, tad te var tā pakačāties un... Andi, beidz sapņot par seksu. Numuriņš kā numuriņš. Normāli gulta. Reku 2 lapiņas, viena man, viena Līgai. Sieva nāca man bonusā. Jā. Tā kā par seksu nav vēl sapņots. Gulta, rakstām galds, kā jau kārtīgam dzejniekam pienākās. Kur te var gaismu ieslēgt? Nē. Re, kur gaismu ieslēgt, vai ne? Nevar šķiet gaismu ieslēgt? Nē, tas bija poda ūdeni nolaist. Es domāju, ka tas ir gaismas slēdzis. Viens ķipā gaišāk, otrs, viens tumšāk, viens gaišāk. Bet izrādās, ka tas ir slēdzis. Te varbūt kaut kur ir. Šitien? Jā, točni. Tā, nu ko? Raspakovka, nahuj. Sorry, es nedomāju par podu. Ir duškabīne. Nav vanna, bet ir duškabīne, ir ok. Tāds normāls numuriņš. Un te šitien ir, ja tu gribi iet uz, ja tu gribi no rīta ļoti agri iet paēst, tad šitās durvis izmantojam liftu uzreiz. Tais vaļā un aiziet uz liftu. Pasties, ej, tu nost ir, te ir grūdeklis. Viņš pat ir rekur piestiprināts. Grūdeklis. Oho, seifs. Nē, tas ir leduskapis. Seifs. Leduskapis, rekur ir čaiņiks. Nē, ir seifs, rekur seifs ir. Pasties, seifam pat iekšā ielikts, rekur šitāds telēļ. Baļā, nevar attaisīt vaļā. Jā, rekur var uzprišināties no rīta. Te var pakārties, to es domāju drēbes pakarināt. Forši. Nekāda vaina. Jo, pa skaistu. Cik mums ilgi jābrauc līdz? Minūtes 15. 15 minūtes. Skaties, kā tas skats ir, kurš uz jūru. Tepat Anglijā uzreiz attais vaļā logu. Skaties, kā tas skats ir jūru. Redzi jūru? Neredzi jūru? Aklis esi? Neredzi jūru? Es arī neredzu. Es domāju, ka mazgāsimies, iesim gulēt, un cikos ceļamies, 4 ceļamies, 5 mums jābūt lidostā. Nu tā, ja man parasti vajag stundu, lai es pamostos. Jā, stundu, iedomājies, veselu stundu. Jā, ceļamies 4, mostamies, veļamies, mazgājam mutes un ēdam un lejā uz šo te uz ēdnīcu pa turieni. Jā, pa nakti šito izmantosim 2 reizes un 4 celsimies un malcam, ko tu smejies? Tā ir raspakovka, ko tu nesaproti. Jā, viss davai, tā jau iet šlāpen un ceļās rīt no rīta. Labrīt, 4:00 pamodāmies. Tagad jau ir 5 un esam gatavi doties uz mašīnu, lai braukt uz lidostu. Nakts. Vienkārši briesmīgi. Kad tu gulēji? Vispār negulēju. Kāpēc? Šitādā gultā gulēt augstu, pirmām kārtām, otrām kārtām gultu, es nezinu, kas te ir gulējis. Kāds centnerīgais vīrietis vai dāmīte. Jā, pa vidu ir tāda tā kā bedra, tāda no vienas, tā ķipa, apgulies, es guļu te uz te šinī pusē, un tad ir tā, kad es, ka tā kā veļos uz iekšu, neapzināti. Un tev tas pats arī sanāk, tā kā pa vidu nenormāli cieta gulta. Kā viens no mums pakustās gultā, tā liekas, ka tā gulta tulīt tās izjūks, neizjūks, es nezinu. Vienkārši tu jūti katru otru partnera kustību gultā. Kāds tev otrs partneris bija gultā? Tas saka otru partneri, tavu vīra, nevis otru partneri. Vienkārši neesi izgulējusies. Vienkārši žopē, es saku, šitā gulta ir vienkārši katastrofāla. Šitik labi es esmu negulējis. Dodamies uz mašīnu. Šeit mēs vairāk nekad nepaliksim. Šī viesnīcā taču ne. Moš citos numuriņos ir ok, bet šeit ir vienkārši. Labi, ko tu čīkstēt, brāviens? Priekšā kruts foršs piedzīvojums. Kāda čīkstēšana? Bet šitā pieredze man besī man katru reizi, kad es braucu kaut kur un jāpaliek ir kaut kur pa nakti, tad ir tā, ka viesnīcas ir tas klupšanas akmens laikam. Tāpēc jau arī būvē to kamperi, lai nav šitādās viesnīcās jāpaliek. Tad jau nebūs ko vainot, uztaisīs savu, nebūs ko vainot. Tu sūdīgi izgulējos pa cietu gulta, vēl kaut kas. Davai, maucam. Neko neizmirsām. Gultu neklasim. Viss. Maucam. Skaties, kur rakstīts. Neieej atkal 38. numuriņā.
Mēs esam atbraukuši. Līga gados atslēgas, lai viņi tur mašīnu var pārdzīt un ko tur. Un tad tagad laikam ar šo busiņu. Ar šito busiņu brauksim uz lidostu. Kā rādās, izrādās, atbraucām ar vienu busu, bet jābrauc ar vēl vienu ir. Mēs tagad esam pēc 5. terminālā, mēs laikus 3. ja? Bet laiks mums vēl ir. Baigi sarežģīti atrast, ne? Jā, nākamreiz, ja kaut kādreiz būs jālido no Hītravas, tad uzreiz pat taisnos no iedzīgo terminālu jāmeklē pārspīdīt. Pieredze, piedzīvojums, vai ne? Neviens jau nezināja, ka no kura termināla lidos ārā tajā laikā. Reizi mēs augustā pasūtījām biļetes. Tagad ir oktobris. Jā, runājot par izmaksām. Daļēja informācija par izmaksām būs redzama video gaitā, bet fināla un galējais cipars būs pašā pēdējā sērijā. Ups, es laikam izpļāpājos. Jā, tu pareizi saprati, būs vairākas sērijas par mūsu neaizmirstamo piedzīvojumu Meksikā. Es nevarēju šito visu samontēt 2 stundu garumā, tāpēc atkārtojos, jā, būs vairākas sērijas. Patīkamu skatīšanos! Nu, pa skaistu esam vilcienā, vieni paši. Mēs esam vienīgie pensionāri šeit. Tad, nu, lūk, jā, tad tu redzēji reāli. Ja tu atbrauc uz Hītravā uz terminālu numur 5 un tev vajag terminālu numur 3, tad tu zini to, kad, kur jāiet, kad izkāp ārā. Jābūt totāli ananāsam, lai to nesaprast. Mums tas izdevās, tātad mēs neesam ananāsam, mēs esam kumbieri. Nē, mēs neesam vienīgie pensionāri, jo viens pensionārs kā piekšā. Tieši tādi izskatās pensionāri. Pagaidām viss iet pēc plāna. Cerams, ka tiksim un uzspēsim lidmašīnu. Skaties, ja tu atbrauc uz Hītravu un nezini, uz kurieni jāiet, tad te redzi, ir B, D, E un kurāči G, tur kaut kādi tie check-in punkti. Tad ieej iekšā Hītravas izlidošanas, tad tu redzi, ka re, kur ir E, tad mums vajag uz turieni. Jā, check-inu izgājām 20 minūšu laikā, nebija tik traki nemaz. Labākais tas, kad lidojot tranzītā, Līga paprasīja tur, vai mums biļetes vajadzēs kaut kur ātri meklēt. Mums tikai pusotru stundu pārsēstos, bet biļetes iedeva jau uzreiz. Tīri papīri pagaidām vēl security jāaiziet un tad jau uz ļopeni. Tāds neliels update. Kā redzi? Esam izgājuši cauri drošības pārbaudē. Līga nepīkstēja. Un es tad nepīkstēju. Šiltavs izrādās nedrīkst vest, mēs abi divi izmetām pa šiltavām ārā, bet Līga nošmolcās un vienas tomēr paņēma un neko nepiečakarējās. Kā Līga ievāc informāciju to, ka peso vairāk ir vai mazāk vajadzīgi pašiem meksikāņiem, tā kā kābats naudu, jo visur ir pieraduši to, ka turisti viņiem maksā kaut ko. Kaut kādu sīknaudu atstāja, ja. Tāpēc to mēs paņēmām arī, tad samainījām 4000 peso, sanāca 270 gandrīz mārciņas. Tālūk, tā kā, īsal laiks ir. Lēnā garā mēs soļojam uz vārtiem saucamajiem, jeb geitiem. Cik mums ir pulkstens? Mēs diezgan laicīgi īstenībā. Jā, ļoti nesteidzoties, nesprienot pa galvu pa kapu. Jā, tur izgājām. Jā, man nopirks kaut ko padzerties un lēnā garā dosies uz turien. Mums tikos izlido 8:35. To bišķi, stunda 10. Stunda 10, stunda 20. Lēnā garā nesteicoties. 27. ja mums. Katrā lidostā normālā ir slinkot celiņš. Šitas ir neslinkot celiņš, šitas te, ja. Šitas ir slinkot celiņš. Mūs aizvedīs. Nevajag iet. Priekš tam ietmētē. No viesnīcas līdz šejienē, vai nokļūt līdz tam geitam saucamajam, jānoiet ir gandrīz 2 kilometri.
Te ir diezgan šaurs, reāli. Te ir diezgan šaurs, ir teļuks, ir kaut kāda pults. Ir galvenais tas, ka Anglijas pluks ir un Eiropas nav, nē. Anglijas un amerikāņu pluks ir. Viena ļoti priecīga ziņa ir tāda, ka mēs lidosim cik stundu? 9 stundas 40 minūtes. 9 stundas 40 minūtes, 10 stundu vietā, vai 10,5 stundu vietā. Pēc minūtēm 15 paceļamies un šis gan būs rītīgs pārbaudījums. Mēs man kā lielam turītājiem. Jā, re, kur ir lidojums tātad no Londonas. Lidos uz šeien. Šitā sieviete ir amerikānieta. 100 punkti. Tā kā pirmo reizi redzējis Amerikā. Gan jau, kad vēl kaut ko papilmēs, kamēr lidos, tāpēc, kad ir reāli. Ļoti ilgi būs jālido. Ja mēs negulēsim. Gulēs? Es arī gulēšu kaut kur.